draudzībā. Jā, Dievs ir uzticīgs. Viņš no mums gaida uzticamību. Un jau Salamana pamācībās 3.5 teica, paļaujies to kungu no visas savas sirds. Tātad no visas savas sirds, un kā es varu paļauties uz kungu? Kas tas ir paļauties? Tātad 100% uzticēties Dievam. Un nevienmēr sanāk, es arī cenšos paļauties uz kungu, bet ir brīži, kad es no visas sirds nepaļaujos. Tātad man prāts, man izjauc. Un kur tad ir mana sirds? Kur ir mana un tava sirds? Vai mana un tava sirds tiecas pēc Dieva ikdienas darbos? Un ja mana un tava sirds tiecas pēc Dieva, tad es krāju mantu debesīs, kas ir garīgs mantojums un kam ir mūžības vērtība. Un arī Bībelē vārdi no Mateja 6.21. Kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Tad man ir svarīgi, ka mana sirds pieder Dievam, ka es jebkurā lietā no sirds varu nākt pie Dieva. Es gribu krāt mantu debesīs, un man svarīgi ir viss, ko saka Dieva vārds, ko saka Jēzus. Un Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā, 15. pantā ir teikts, ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Un es Jēzu mīlu, un es arī aicinu katram, turēsim Jēzus pavēles un dosim Dievam tas, kas Dievam pieder, dosim Dieva darbam, ieguldīsim no saviem ienākumiem, lai Dieva darbs iet plašumā, lai tiešām Jēzus vārds iet plašumā.